almost close. It's coming. You have come. A witness to the end of time. It's now! I will rise to her side! I don't need the words! I'm beyond the words! Shut the fuck up! Jo, visiem skatītājiem! Esmu atgriezies YouTube un šodien atbildēšu uz aktuālāko jautājumu manā kanālā pēdējo 2 nedēļu laikā. Kur tad es īsti biju pazudis? Atbilde ir ļoti vienkārša. Nekur. Paņēmu nelielu pauzi no video taisīšanas, jo, godīgi sakot, jau bija mazliet noriebies to darīt. Gandrīz 2 gadus liku video ļoti regulāri un jau biju aizmirsis, kāda bija mana dzīves rutīna pirms šī kanāla uzsākšanas, tāpēc izdomāju, ka gribu atvaļinājumu. Secināju, ka nodarboties ar YouTube tiešām liekas kā darbs, tikai vienīga atšķirība ir tāda, ka no tā neko nepelnu. Tāpēc šis atvaļinājums man īsti nesta pa kabatu. Tas gan nebija vienīgais no maniem atklājumiem, jo ilgu laiku biju atmetis arī hobijus, ar kuriem aizpildīju savu laiku pirms YouTube karjeras pēdiņās. Atsāku trenēties ar velo, kā arī svarcelšanu. To gan vairs netaisos atmest, atsākot likt video, jo šīs fiziskās aktivitātes man nomierina pēc garajām darba dienām. Labi, pietiks par šito huiņu, iečakojot šīs fotogrāfijas un video, ko man iesūtīja fans. Tajās redzams miris, valis vai haizivs, īsti nevar saprast, bet izskatās pēc masīva radījuma. Foto laikam uzņemtas Norvēģijas piekrastē, ja godīgi aizmirsu, kur tieši. Ja es tur būtu bijis mēģināt atdzīvināt to zivi, bet ja tas neizdotos, visticamāk uztaisītu garšas testu video. Ja tev ir aizdomas par šī radījuma izcelsmi un sugu, droši raksti to komentāros. Ko, tas laikam arī bija viss, ko es vēlējos šodien pateikt. Saspiežam šim video 1000 laika. Un tiksimies nākamreiz. Līdz tam varat iečakot, kā es iesūkāju šajā spēlē. You'll die! You'll die! Now!